Gada hits tā nav vienkārši dziesma, tā ir Latvijā vienīgā komercradio veidotā muzikālā balva, kas gada garumā apkopo aktuālākos skaņdarbus, lai noskaidrotu to vienu dziesmu, kas vislabāk raksturo šo gadu. Tieši tā, un to nosaka 3 lietas. Pirmkārt, tā ir dziesma, kas skanējusi ir visur. Radio, ballītēs un pat iespējams radījusi jaunus trendus sociālos. Otrakārt, tā ir dziesma, kas iekarojusi straumēšanas platformas un topus. Tā neapnīk un nepazūd no turienes mēnešiem ilgi. Jā, un treškārt, ja cilvēks sāk citēt dziesmas vārdus un tie kļūst par tādu kā simbolu, tad mēs zinām, tad tas ir īsts gada hits, vai ne? Bet pirms mēs lūkojamies šī gada virzienā, mums ir jāatceras, kā mēs vispār šeit nokļuvām. Pagājušo gadu mēs atklājām hitu, kuram mēs joprojām dziedam līdzi katrā ballītē, un ne tikai ballītē. Atceraties, kas ieguva gada hitu titulu aizvadītajā gadā? Nevar dzirdēt. Vai jūs atceraties, kas ieguva gada hitu pagājušajā gadā? Dāmas un kungi, lai iesildītu skatu un atgādinātu, kā garšo uzvaru aizvadītā gada čempionu un EHR latviešu hita. Gada hits 2024 uzvarētāji Olas ar Narniju! Sagaidām ar ovācijām un nāciet tuvāk! Yeah. Esat laipni lūgt šajā partijā, tas nekad nevar siet gaida kārtības. Palaid vaļā savas abas kājas, mēs kā jāpa dzīvi, Bobs Marley. Mēs valcam dzīvē ar čomiem, vienmēr grib būt jauns Phils Collins. Tā ir Citron, T un Toniks, nebūs partija kā ar visu solību. Kad viņi satiekās, tēlu pareizos un tad visi apliekās. Molikās, ka braucam uz jahtu bābu, pēc pastos tev kā ir aktu zāļās. Viss tikai sākās nakts kāra, es eju vārš šeit, kuri mani sapināt. Molikās, šī nakts būs paglabāt, un viņi to stolāt, pašā vaļā, viss kopā. Es gribu dzīvot tavā Narnijā, un palaist vaļā savu stāvībā. Un tu jau zini, viss būs kārtībā. Un tu jau zini, ka būs viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda. Tas nekas. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paej malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu klusā, ja man tas ir izdevīgi. Es vairs nejūtu prieku svētkos, bet padaru cilvēku bēdas priekos. Pārstāju iznīcināt pats sevi. Katru dienu domāju tikai par tevi. Nevaru vairs sagaidīt, kas gaida mūsu priekšā. Zinu to, ka viss būs kārtībā. Let's go! Nav partija, tas nav brīnums, prāt, tā ir maģija. Tu darīt pa galvenais dravi. Tu zini šo maģiju, tu jau zini, neblos nav partija. Tas nav brīnums, prāt, tā ir maģija. Tu darīt pa galvenais dravi. Nu ko, kā mēs jūtamies, draugi? Vēlreiz liels paldies EHR par pusiņu. Un es domāju, ka šogad ir sīvāka konkurence un es domāju, ka daudzi ir pelnījuši jauno pusiņu. Bet pirms tam es gribu, lai jūs visi paceļat rokas augšā. Visi paceļam rokas augšā. Es patīvoju mūsu Narnijā. Vēl sekundi. Un visi kopā. Mēs esam gatavi? 3, 2, 1, let's go! Es gribu dzīvot tavā Narnijā un palaist vaļā savu stāvībā. Un tu jau zini, viss būs kārtībā. Un tu jau zini, ka būs partija. Es gribu dzīvot tavā Narnijā un palaist vaļā savu stāvībā. Un tu jau zini, ka būs kārtībā. Un tu jau zini, ka būs partija. Paldies visiem! Tagad gan ir laiks ķerties pie lietas. Pēdējie 6 mēneši mums ar Magnus ir bijuši, intensīvi. Lūk, un likums bija augstākas kā jebkad. Uzvarētājs šokar mājās nebrauks ar tukšām rokām. Balvā tam būs jauns un elektrisks Volkswagen ID Buzz lietošanā uz visu 2026. gadu.
Bet skaidrs, ka gada hita meklēšana nav viegls darbs, un mēs to pavisam noteikti nevarētu izdarīt vieni. Mums ir draugi, kuri tiešām klausās savējos un mīl latviešu mūziku tikpat stipri kā mēs. Tas tiesa, jau otro gadu būs lielākais atbalstītājs ir restorāna tīkls Lido. Par to, kas īsti uztaisām troksni Lido! Nu, un pirms mēs uzzinām galveno uzvarētāju, noskaidrosim Lido simpātiju. Tāpēc uz skatuves mēs aicinām Lido valdes priekšsēdētāju Ritu Auziņu. Labvakar. Bija tādi bišķiņ pamastie tie aplausi par Lido, par to, kas īsti. Par Latvijas hitu radio, par Latvijas hitiem. Jā, par savējiem. Es jau esmu pazīstama ar dažiem māksliniekiem, ģēnijiem. Es citādi tos cilvēkus nosaukt nevaru personīgi, un es saprotu, kas mums ir super talantīgi cilvēki Latvijā. Mīļie muzikanti, jūsu apkārtējie, jūs esat vienkārši viena fantastiska Latvijas daļa, kura spēj iedvesmot, kura spēj iedot prieku brīžos, kad īstenībā ir tāds kura spēj pamodināt, ka tas vien ir nepieciešams. Un šodien mēs ar Latvijas hitu radio kopā esam panākuši to, ka arī šis gada hits jau ir durvju priekšā. Un, jā, mīļie mākslinieki, es nezinu, ko jūs ēdat un ko jūs dzeriet, lai jūs varētu kaut ko tādu izdomāt, bet jūs esat tie, kas spēj iedvesmot mūs uzņēmējus darīt vairāk, darīt labāk, un paldies par jūsu negurstošajām idejām. Un ja vien mēs Lidiņā varam kaut ko ieviest jūsu motivācijai, droši ziņojiet, mēs to izdarīsim. Galvenais, esiet tikpat radoši un iedvesmojiet mūs tālāk, jo Latvija bez latviešu mūzikas nebūs īsta Latvija. Kas mēs esam? Mēs esam tauta, kas dzied, tauta, kas dejo, un tauta, kurai ļoti patīk garšīgi paēst. Jā, tad... Tā ir. Lido! Par to, kas īsti! Par to, kas īsti. Paldies jums! Bet Rita laiks atklāt simpātiju balvu. Ko tad Lido dod simpātiju? Kas būs simpātija balvā, jā? Jā, simpātija balva noteikti, ko Lidiņš var vislabāk iedot? Garšīgi paēst. Garšīgi paēst. Kartupeļu salmiņus. Arī. Franču karbonādi. Jā, atklāšu joprojām hits numur 1 Lidiņā ir kartupeļu salmiņi, jā. Nav pārsteigums jau gadu desmitiem, tā kā ritīgi priecājamies latvieši. Bet, nav ko liekties, kartupeļu salmiņi ir ļoti labi, jā. Lido, simpātijas balvu. Un balva, jā, tās ir maltītes un daudzas maltītes. Un nākošā gada garumā mums ir 111 cilvēks, kurš mūs ir iedvesmojis, ar kuru kopā mēs esam pastrādājuši. Un tiešām ir vēlme. Es ceru, ka arī izdosies, arī neizdosies, tad visādā gadījumā mūsu simpātijas balvu saņem Helvijs, iepazīts kā Fiņķis! Fiņķi! Nāc šur, Helvijs! Uztaisiet troksni Fiņķim un uztaisiet troksni Lido! Nu būs ko paēst kārtīgi, ne? Helvij, teiks kaut ko? Ēdienu blogeri mēdz teikt, lai turētos virs ūdens, ir jāpēd. Un Lido ir viena no manām mīļākajām vietām, kur paēst. Tā kā sirsnīgs paldies. Būčas, lai jums jauks vakars. Paldies mūsu atbalstītājām Playtech Live. Viņu sauklis ir spilgtākais karjeras sākums, un viņi patiešām zina, kā pamanīt talantu. Tieši tā, viņi ir arī šeit kopā ar mums, tāpēc aicinām uz skatuves Playtech Live valdes locekli Guntu Puķīti Šarakovu, lai pasniegtu Playtech Live simpātiju balvu. Ar aplausiem! Labvakar visiem! Tāds patīkams bonus valdes loceklis pienākumiem būt šeit kopā uz skatuves ar visiem Latvijas talantīgajiem mūziķiem. Man ļoti patīk Prāta vētra, man patīk Dons, bet Playtech gada hits atbalsta ar saukli spilgtākais karjeras sākums. Tāpēc īpašo balvu mēs pasniedzam
talantīgajiem izpildītājiem, kas ir pašā karjeras sākumā, lai tas uzmirdzētu vēl spožāk. Tātad naudas dāvanu karti saņem Stirna. Stirnā, kur tu esi? 1600 eiro vērtībā. Lūdzu! Uztaisim troksni Stirnai! Šo dziesmu vai nu mīlu, vai nu ienīstu, un tāpēc tā arī ir šeit. Un, jā, paldies, tas bija negaidīti, tas bija apjuku. Un paldies visiem, kas klausās. Es esmu priecīga un joprojām ļoti apjukusi. Tāpēc paldies. Paldies, Stirna! Turpin taisīt mūziku, mēs gaidām no tevis vēl un vēl un vēl un vēl un vēl. Uz skatuves mēs aicinām tirdzniecības atbalsta speciālisti Lienu Ozoliņu, un es ceru, ka Liena kaut kad pievienosies mums. Čau, Liene! Čau! Mikrofons tavā rīcībā. Aiziet! Labvakar visiem mūzikas klausītājiem un baudītājiem. Mobira Latvija ir priecīga, ka jau gadu ilgusī draudzība ar EHR turpināsies arī nākamajā gadā. Un EHR Latviešu gada hita ieguvējs varēs ikdienu izbaudīt superīgo ID bas busiņu un visas Mobira Latvijas sniegtās priekšrocības. Tāpat Mobira Latvija vēlas pasniegt savu simpātiju balvu mūziķim, kas mūsuprāt savā lirikā ir spējis ietvert to, kas ir daļa no mūsu ikdienas uzdevuma. Parūpēties, ka klienti bauda savu automobīli, un par visu pārējumu rūpējamies mēs, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Fiņķis! Kalināts atpakaļ! Vecīt apsveicam tev vēlreiz. Vēl viens simpātībā. Nu, ko tagad teiksi? Kas nebrauc, tas pats kļūst nebraucams. Sirsnīgs paldies! Ļoti patīkam, liels pārsteigums. Paldies jums! Paldies Lienai, paldies Fiņķim, vēlreiz sirsnīgi aplausi! Tieši tā. Mēs turpināsim teikt vēl paldies. Tagad teiksim paldies arī Aikos, kas šovakar parūpējušies par ļoti interesantām un aizraujošām aktivitātēm gan šeit pie skatuves, gan arī terasē. Un, ja vēl neesat paspējuši piedalīties, aiziet šito izdarīt, pamēģiniet, kas tur notiek un ko tur var dabūt. Tieši tā, izmantojiet iespēju un baudiet vakaru, draugi, lai skan aplausi visiem mūsu draugiem un atbalstītājiem vēlreiz! Mēs esam nokļuvuši pie, teiksim tā, vakara augstākajā punktā. Mēs ar Magnusu, protams, aizkulisēs vērojām rezultātus, un tas bija kā kārtīgā trillerī. O, jā. Balsojuma pozīcijas mainījās burtiski ik pēc stundas un brīžiem ik pa minūtēm. Tieši tāpēc milzīgs paldies ik katram māksliniekam, kas šogad radīja jaunu mūziku un piedalījās šajās sacensībās. Paldies, ka atsūtījāt savas dziesmas mums uz EHR Latviešu hitiem. Jūs esat tie, kas padara EHR Latviešu hitā ēteru tik dzīvu. Un, protams, paldies jums visiem, kas klausījās un balsoja. Un mēs esam gatavi izziņot EHR Latviešu hiti gada hits 2025 pirmo 3 vietu ieguvējus. Sāksim ar 3. pozīciju. Lai palīdzētu mums šovakar iepriecināt labākos, aicināšu uz skatuves mūsu kolēģi, EHR Latviešu hitu runas vīru un raidījumu braucam kopā vadītāju Tomu Baronu. Uztaisam troksni arī Tomam! Čau, Tom! Čau! Hei! Jā, un kā savu otro dziesmu es gribētu nodziedāt. Nu. Tas nebauda, tas pats kļūst nebaudām. Bet tā es nedziedāšu, es tā kā es gribēju nodziedāt. Bet Okay. jā. Atstās dziesmu māksliniekiem. Es sajaucu Raideri, piedodiet. Es teikšu tā, es esmu nenormāli uztraucies. Es jūtu spriedzi tur augšā esot. Es redzu, ka klātsošie arī ir neziņā. Un tas, ko teica Denis Stepānovs par to, ka ir tiešām pokerface mums visiem bija. Es saņēmu daudz zvanus no mūsiem. Tom, pasaki, kas tur ir? Neko nezinu. Un es tiešām nezinu. 3. un 2. vieta šovakar ne tikai saņem titulu, bet arī dodas atpūtā. Un foršā, pamatīgā atpūtā. Mēs dāvināsim avio biļetes ar Turkish Airlines. Jā, un ieklausieties. Uz Taizemi. Mēs lidināsim uz Taizemi, jā. Ko mēs lidināsim uz Taizemi, to jūs tūlīt pat noskaidrosiet. Pagad, tā kā mēs varbūt varam lidot trietā. Laižam. Es ļoti labprāt, ir laiks uzzināt rezultātus. Vai jūs tam esat gatavi? Vai jūs tam esat gatavi? EHR Latviešu hiti gada hits 2025
godpilno 3. vietu ir izcīnījuši Ots un Ozols slīda vakarā! Slīdais uz Taizemi! Šī ir pirmā reize, kad es ziemas periodā redzu odu, bet vecīt, jālido uz siltumu būs. Paldies pirmkārt Ozolam, viņam šobrīd ir koncerts. Nu mēs laikam, cik te cilvēki var braukt mūsu medus? Mēs ar Ozi medus mēnesī brauksim. Diezgan chill. Paldies, jā. Nu jā, es nekad nebiju iedomājies, ka es stāvēšu šādā vietā. Ja jums kaut kas ļoti patīk, ritīgi dariet, mauciet. Šitas viss ir ritīgi krūti, bet tā rezonance un tas viss atbalsts, ko esmu saņēmis šī gada laikā, ne tikai par šo kopdarbu Rozolu, bet visiem maniem kopdarbiem un man kolēģi kopdarbiem ir forši redzēt, ka Latvijas mūzika tā attīstās un ka jūs tā to atbalstat. Tā kā vislielākais paldies aiziet jums un lai jums forši vakar šovakar. Paldies! Jā, kamēr mēs tā neveikli fotografējamies, jūs tikmēr paklaigājiet, uztaisiet troksni, ziniet, dzīvību vajag klubā, jā? Paldies, Kojori Fly, arī jums, ka varam šajā reizē būt šeit. Uztaisām troksni kojotiem, ej! Jā, paceļam rokas jau meitenes, es gribu, lai jūs pakustāties bišķiņ. Hei, 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 jā, 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 ej, jā, ej, 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 jā, ej. Slīd vakarā, puikas ir gaz, ne dīzeļa kāds, tāpēc jau paraksta ziņas manā Instagramā. Kāds ir hastula vīsta pacan, brīdi ir man, slīd vakarā. Čabodī, kas viņa bīstama gan, 1, 2, 3, nav līdzsvarā man, viņa prasa, vai tu sagaidīsi rītu ar, ko? Nē, ir tik daudz, kas darāms, Ots un Ozs seriāli neaizskarams. Kas un kā, par ko malā tās ragos, paspīras priekš turo mūsējās kabats. Pirmā līmeņa benzīfodā mēs kā lamats, nekarājas tur pis rapakiem pēc dabas. Stāvam rīnā mēs pēc piekdienas slavas, ležam mēs, bet zimtaņā brīvdienas gan un kā. Pēc tam būs tā pirmdien, Jēzus Kristus mūzika dīvdien. Mūzikā īso un karo, bet ka lido mēdien tikai veistīts staro, bet mēs sen jau kā smakšķiros profšajā līgā, nekad nebraucam zaros. Mūs mīļākais kults ir 3 sekundēs man mūdī izīturot dalu, lai kur mēs arī ietu puķi barā, iepmaņķi pērtiķi pel nav banāniem, kaļa diezgan nav vietas salātiem. Neredzu kādu, kuram varētu labāk iet, kuģi blūp kubā platiem zina halātiem, kura dāmas man tāds, ka man garām iet, ķeru rumkols 5 pistabā skrien, pats nebļauj jau tu. Es eju sūdā, smirt tā kā vēls, tik smagas izcirs mana vēls, beigs tikai tad, ka man viss paliek melns, mājās arī dimantiem un izceļu zelt, izsmaņu pelns, izceru kaus, nenāc pie manis, sit no viss zējā, viņai teica nāc pien, braucam uz Limbašai, pasaki man vārds, tu man viņa zina, ka es gribu visi, kas šitā ēkā tagad ir, lai jūs sakopojat visu savu spēkus piekdienā, gadu beigas, Ziemassvētki, jaunais gads, es gribu, lai mēs visi sajam sūdā, 1, 2, 3, 4! Puisi gātē, tava čipa raksta ziņas manā kāds ir hastula vīsta pacan, brīdi ir man, slīd vakarā. Čabodī, kas viņa bīstama gan, 1, 2, 3, nav līdzsvarā. Viņa prasa, vai tu sagaidīsi, nāc līdzi ar man. Nāc līdzi ar, nāc līdzi ar, nāc līdzi ar, nāc līdzi ar man. Mēs esam nonākuši līdz 2. vietai. Mēs tā kā lidojam kaut kur? Atkal uz Taizemi. Mēs lidojam uz Taizemi no Turkish Airlines. Tas ir tas, kas mums šo sniedz. Esam gatavi paziņot? O, jā. Fiņķi! 2. vietu jūs esat noteikuši. Tas ir Fiņķis tiešām ar dziesmu baldām. Fiņķi! Nāc atpakaļ! Nāc atpakaļ! Šāms arī. Jā, šī bija vienreizēja pieredze, godīgi sakot, šādā balsošanas maratonā, bet es gribēju pateikt paldies Kristupam Ērglim, Andi Mansonam, Anijai Ikšai, Andrim Ērglim, Džulienai Tīrumai. Tik daudz skaisti cilvēki ir strādājuši pie šīs dziesmas. Un, protams, mūsu ceļojumiem, kas mūs aizveda daudz un dikti uz Saudiju, kur mēs šo dziesmu sākām rakstīt. Tā kā liels paldies. Taizemi ir bišķī tālāk. Tā kā paldies, lai jums burvīga diena un baudam, jo mēs tur vēl kaut ko izdarīsim. Un, protams, arī Denisam, Silrakam un Sudrabam viņi bija diezgan crazy, kā viņš šo darbojās un aktivizēja. Tā kā bija gods sacensties un pastrādāt. Sirsnīgs paldies! EHR.FM. Šis bija liels Jambadrats.
Mēs dzirdēsim baldām? Fuck yeah! Jūs esat gatavi? Uzliec to skūdu skaļāk! Kojoti! Svaigs idejas piln katalogu John Prospect mine, big and roll pret rock'n'roll Un mani sajūt, tik daudz traumas beigām sezonu iet Bet duras pašas vairs vaļā kā sensoriem Stāv baudu, man neko nevajag Un make sense jau sen nenovien Es ceļos no rīta ir pīsģēts Mani dopamīna krīzēs mīzdēts Un kāds tieši ir izrēts Kā rokām strīds var izsniegt Saules miljotā man nekad nav plāna Daudz grib sevi dedzīt kā normāli Un es nezinu, kā divreiz padomāt Slauž materiāli vienkārši kaļo plānu Jo kas nebauda Tas pats kļūst nebaudāms un viss kopā Oh yeah! Kā DHL no pakumāt, dizains telerins, grāmēt kakurāt Dzīve ir LSD vakumā, ir pelna mūzika pats akujā Bet es dzīvē aizcīt pieeja var, darbās dieja var Un ir diena vai gara night, man ir savu variantu izvēle Kaut kur starp vicem un vilu līst No rīta es izlēmu, man nevajag līst Kad es raksturu vientuļi nakst Kad šo dzird nories iek, zaķēs savu brauc Paņem pistola pats, Man šķiet, kā slikt no man šī scēna radīt, lai pistos zap Tu kļūst bagāt pat, tev nevajag garāt nākt Jokas nebauda, tas pat kļūst nebaudams Jokas nebauda, tas pat kļūst nebaudams Vakardienas mērē mežonīgi, kā mēs esam dzīvi Šodien dziedu mežrozīt Pa pirmo Rīgu Paldies, Fiņķi! Sirsnīgs paldies, bija ļoti patīkami. Julian Tīrum. Fiņķis! Jā, mums Augšā, milzīgs, lejā, mums lejā. milzīgs prieks par Fiņķi, milzīgs prieks par visiem mūziķiem Tas ties, šajā tas ties. vakarā. Jā, vecais, uz bildi. Uz bildi. Paldies Turkish Airlines un EHR.fm. Jo, 12 cilvēki, tas ir tiešām ļoti, ļoti daudz un patīkam. Tā kā, paldies tev liels, Gonča, tiešām izcili, super. Paldies tev. Mēs esam nonākuši līdz pašai virsotnei. Tagad tiks paziņots EHR Latviešu hit, Gada hits 2025 titulu ieguvējs dziesma, kas šogad ir bijusi skaļākā par visām citām dziesmām. Un neaizmirsīsim arī lielo likmi. Uzvarētājs jau šovakar sēdīsies savā jaunajā Volkswagen ID.Buzz busiņā. Nu redz, lai paziņot šī vakara galveno varoni, mēs gribam aicināt šeit uz skatuves cilvēku, bez kura Eiropas hit radio nebūtu tāds, kā to mēs mīlam. Uz skatuves aicinām Guntaru Traubergu, jeb Gunču G. EHR boss. Labvakar! Ziniet, es noskatījos vienu seriālu, tur teica tā, lai apliecinātu mīlestību pret latviešu mūziku. Un bija 21 izcils hits bija atlasīts. Viņi visi bija bomba, visi ir bomba un visi ir labākie. Dažādi žanri, vai ne? Kāds recitēja, kāds hip-hops, pops, visādi žanri. Sanāca tā, kad uzvarēja trakākie, kā jau EHR stilā, vai ne? Uzvarēja trakākie un Denis izkapāja uzvaru ar bandu. Denis un banda, let's go! Šodien bečuk negrib atnāk pasēdē Dzeram trakāk, nesaiet vienā pastēdē Tev no Lambo, bet tu zini, kā ir patērē Vari izšau, bet tā dzīves
slikma setev. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīts pasē tev. Blatošana, narkotika, saki, kas ir vēl. Dvēselē un patiesība saprast, kurš ir mēs. Tā, paskat, re, kur ir boss ar atslēgām pie tevis ir ieradies, uztaisām bildi un uzreiz ir jāsaka kaut kas. Pagājušajā gadā, cik ironiski ir sanācis, mēs ar Eiku pagājušajā weekendā runājām, un viņš man ievirzīja repā, un viņš ir grupu Olas pārstāvis. Un es, kad viņi uzvarēja, Reiks kaut kad humoru pēc izmet iedomājies, ja es tev nodot stafeti tālāk nākamgad. Es vispār pat nebiju domājis, kā uztaisīt hītu. Mēs vienkārši ar saviem bračkām, Sudraba sirds, Silreks pievienojās. Mēs vienkārši taisījām muzonu, pasēdējām un aizsēdējāmies tā diezgan tālu līdz jums visiem. Tā kā tas, ka mēs uzvarējām, tas ir tikai likumsakarīgi. Visas tās dziesmas piekrīt ir hits, bet mums ir viena no spēcīgākajām marketinga komandām vispār Latvijā. Es domāju, daudz var piekrist, tāpēc Sintija, Lāsma, ģimene, Lucky Punch, sportisti, fighteri. 10. janvāris arēna gandrīz izpārdot uz cīņām, un izskatās, ka arī mans koncerts būs izpārdots. Tā ir milzīga marketinga komanda, kur visi... Jo, paldies Silrekam par šo ģeniālo piedziedājumu. Tava komūna arī ir bomba. Tava komūna ir bomba. Jo, mana komūna ir arī EHR, starp citu. Mēs taisam muzonu, ko ne līdz galam tādas oficiālas platformas grib pieņemt. EHR to pieņem visu laiku, un paldies par šo objektīvo vērtējumu. Es domāju, šeit nevienam nav jautājumu. Džeki, vai tu šodien negribi atnākt? Yes, Silraks, Sudraba sirds, Denis, pasēdēt! Pak! Atslēgs tavējās, apsveicam! Aiziet! Draugi, kā mēs šodien pasēdēsim, uztaicam vēlreiz troksni. Kojotē! Lai sasniegtu mērķus, neaizsēdies vienā pieturā. Skaties, ar ko kusties un ar ko tu lietas sāc. Sētu viens satīrīs, bet otrs gribēs piečurāt. Uzmanīgi pievēr acis, atapties var cietumā. Gala mērķis sen jau zināms, es sēžu pieturā. Mans brālis ir mans alter ego, to lieku iekabā. Novērtēju katru viedokli, pie kura pieturās. Tikmēr es zenos pēc sapņiem, un tas nav iestudēts. Vai tu šodien večur negribi atnāk pasēdēt? Dzeram tā, kā aknes ejiet vienā pastētē. Tev nav Lambo, bet tu zini, kā ir patērēt. Vari izšaut, bet tā dzīves slikma setev. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīts pasētev. Blatošana, narkotika, saki, kas ir vēl. Dvēselē un patiesība saprast, kurš ir mēlis. Tu esi nepareiz, tas ir tavs Ahilēja cels. Šī dzīve viens pārāk Pačkā. Kad jāņem bija bojā, tas jau ļoti ilgi. Dari visu dzīvi skolā uz 100, bet tāpat basto. Nevar aizmirst arī to, ka ja tev smērē, tad tu saproti. Kurš var pārmest mums, ka ņemam visu to, ko dzīve piedāvāja. Es esmu brīvs kā putns galvā, viņš būs kā liepājā. Bet nav tik traki, bija pāris dienas arī ielā palīdz atkal saņem ziņu, kur ir rakstīts tā. Vai tu šodien večur negribi atnāk pasēdēt? Dzeram tā, kā aknes ejiet vienā pastētē. Tev nav Lambo, bet tu zini, kā ir patērēt. Vari izšaut, bet tā dzīves slikma setev. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīts pasētev. Blatošana, narkotika, saki, kas ir vēl. Dvēselē un patiesība saprast, kurš ir mēls. Tu esi nepareiz, tas ir tavs Ahilēja cels. Nemierīga sirds, nemierīgs ir prāts. Esmu gatavs kaut ko beigt un biju gatavs kaut ko sākt. Daudz cilvēki ir fake, tāpēc mums bļa visiem sāp. Dažreiz vajag paklusēt. Norīt sāpes. Mīgs un vārds, atceries, kā garšo mākoņu un smaržo visu. Pienes sevi tumšās istabās, mēs visi esam ievainoti, tā man vismaz izskatās. Es ceru kādu dienu, atradīsim vietu visumā. Tikmēr pilna bāka un visam, kur mūsu atcerā. Prožektoru gaismu var īstenībā šitā balagā. Meditēju, kas tik liels kā ietīs balagā. Varbūt tas ir veids, kā mēs saucam palīgā. Vai tu šodien večur negribi atnāk pasēdēt? Dzeram tā, kā aknes ejiet vienā pastētē. Tev no Lambo, bet tu zini, kā ir patērēt. Vari izšaut, bet tā dzīves slikma setev. Riska ņēmējs, lielais repers rakstīts pasētev. Blatošana, narkotika, saki, kas ir vēl. Dvēselē un patiesība saprast, kurš ir mēls. Tu esi nepareiz, tas ir tavs Ahilēja cels. Rīga, paldies! Paldies visiem, kur balsoja. Paldies tiešām! Un tā pagād hit.
nav iestudēts. Vai tu šodien večur negrib atnākt pasēdēt? Dzeram tā kā aknas ejiet vienā pastētē. Tev no Lambo, bet tu zini, kā ir patērē. Vari izšaut, bet tā dzīves slikt masēt tev. Riski ņēmies lielais repers rakstīs pasēt tev. Plato runā narkotika, saki, kas ir vēl.